Viņas būs vienmēr, tas ir viennozīmīgi. Ja viņas ir bijušas gadsimtiem, jau cik mēs paskatāmies vēsturē uz pirātu kuģiem un kur, viņas būs arī turpmāk. Un es domāju, ka tie paši maizes cepēji izmantos kokabras, tie paši alus darītāji. Nu, es nezinu, lai tā Eiropa tur lemj, ko grib, nu neviens nepiespiedīs latvietim atteikties no alus mucas. Mucenieka amats, lai arī gadus simtiem vecs, nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. Tikai tādi īsti mucenieki jau Latvijā nav nemaz vairs tik daudz. Viens no viņiem ir Jānis Grantiņš Vaidavas pagastā. Tagad viņa zināšanas pārņem arī viņa 3 dēli. Muca sākās ar ozolu. Mucām ir tā īpatnība, ka ozolu nedrīkst zāģēt, bet viņš ir jāšķeļ ar cirvi, lai iegūtu taisnu šķiedru visā dēlīšu garumā. Tas ir svarīgi, lai mucu locot, nelūst tie dēlīši, tas ir viens. Un otrs, lai tā šķiedra neizietu cauri, respektīvi, lai šķidrums pa trakējām, kas ir kokam, netecētu ārā no tās mucas. Tā ir tā niansīte, kas ir jāievēro. Tad, kad sagatavis ir uztaisītas, tad sāk veidot mucas rumpi. Mucas rumpis ir, šis jau ir mucas rumpis. Pēc tam viņu vārīsim un salieksim, bet, lai līdz tam tiktu, tad mums tie mucu galdiņi, šis ir mucu galdiņš. Mums viņi jāsastutē stīpāji. Un dara to šādi. Pirmo nostiprina ar spīlīti. Un pārējos smuki krāmē. Bet es saprotu, ka tās mucas te top tieši tāpat, kā viņas ir tapušas. Jā, muca ir tāds unikāls izstrādājums, kuru īsti vairs nav kur pilnveidot. Viņš ir gadu gadsimtiem veidojies un izstrādājies tā, ka tur vairs daudz ko uzlabot nevar. Protams, ka mēs drusciņi kaut ko zāģējam, to, ko var zāģēt ar elektrību, zāģējam ar elektrību, bet pats process un pats visa secība, viss tiek ievērota tieši tāda pati kā pirms 100 gadiem. Un mums arī ir gan visi vecie darba rīki un aprīkojums, mēs arī tā sava prieka pēc arī varam pilnībā tikai ar rokas instrumentiem visu to izdarīt un parādīt. Nu, lūk, tā kā viņš ir sastutēts tā stīpiņā, tad paskatās, lai viss smuki taisni, uzdzen to stīpu virsū. Tagad jau nav tā mucas forma. Nu, tieši tā, lai dabūtu mucas formu, tad tagad mums viņš ir jāvāra, un tā, kad viņš būs izvārījies, tad mēs ar trosi viņu vilksim kopā, ejam un metam grāpi iekšā. Tad dočapē. Tā, teiksim, arī senos laikos tās mucas vārīja. Jā. Nu, ir 2 veidi. Otrs lielākas, kad ir, tad jau, teiksim, tvaicēji vienkārši kurina iekšā ugunskura un tad slapina to mucu. Nu, tik lielu, kā to jau nevar ielikt nekur vannā iekšā. Jā, bet tad ir savādāk. Bet šāda izmēra, nu, tad mazās visas vāra. Mucu izgatavošanai ļoti daudz knifu. Nu, tur ir tā, kad maz neliekās. Šajos laikos var apgūt? Tas ir pēc kādiem meistariem ir meklēts? Man palēmējās, jo mani uzaicināja savā laikā alus darītavā Alderis. Nu, mani pieņēma štatā, lai es iemācītos. Jā, un tad tā es arī tiku pie tā amata. Cik viņai tādi ilgi jāvārās? Minūtes 40, kā minimums. Un ko tā vārīšana dod tai mucei? Koks paliek, tas ozolkoks paliek mīksts un ļausies salocīties. Ja? Sausu koku viņš lūst. Ja sausu koku mēģina locīt, viņš ir trausls un viņš salūzīs. Bet, lai viņš tagad pavārās tā zupa, pēc brītiņa nāksim ķeksēt ārā. Jums
pašam tā interese par mucām? Man bija tā, ka es visu mūžu to vien tikai darījis, kā ar koku strādājis. Un tālajā, nezinu, kaut kādā 95. gadā bija kaut kāds raidījums pa televīziju, kur rādīja mucu izgatavošanu. Un redzot, teiksim, mucu, katram normālam galdniekam vispār ir jautājums, kā vispār kaut ko tādu var uztaisīt. Jo mucas visa tā procesa absolūti atšķirās no teiksim, parastās galdniecības. Un tad it kā bija tāds izaicinājums, ka gribās arī to iemācīties un apgūt. Bet, ja jebkuru citu, teiksim, nezinu, krēslu vai ko izjaucot, ir skaidrs, kā viņu var uztaisīt, tad ar mucu tā noteikti nav. Tu viņu var jaukt ārā 100 reizes un vienalga nesapratīs, no kura gala kas un kā ir jāsāk un jādara. Lūk, un tad vienkārši tā interese bija, gribējās to apbūt, un tad tā sakrita tas liktenis, kad uzaicināja uz Aldaru. Tas pielietojums mucām šodien. Vai tas ir interjeru priekšmets, vai tas ir arī tīri, kā lai saka, praktisks priekšmets, vai... Ir tā, ka vienu brīdi varētu teikt tā, ka mucas bija tā kā nedaudz piemirstas, bet tā, ka visu laiku tomēr ir kaut kāda interese par to, kāpostus skābēt, tomēr tai ozolkoku mucā tas kāpostus sanāk kraukšķīgāks un garšīgāks, vai gurķiem ir tas pats. Tātad, tīri no tā pielietojuma jau viens ir, kas ir. Otrs, ja runa par šķidrumiem, kurš latvietis negribētu sev jāņos muciņi, nevis tur stikla pudeles vai buņģis. Tas ir tradicionāli, ka uz jāņiem tas pieprasījums ir stipri lielāks. Un pateicoties kopējai ekonomiskai situācijai, arvien biežāk cilvēki mēdz darināt arī stiprākus dzērienus mājas apstākļos. Par cik tas ir gan atļauts šobrīd, gan arī sanāk krietni. Tad tur muca der. Jā, tu izgatavo viņu caur to aparātu, bet pēc tam, ja viņš nostāv ozolkoku mucā, tad viņam rodās stipri labāka tā garša tomēr. Tā kā arī šis ir aspekts, kas pēdējā laikā ir diezgan krietni palielinājis to pieprasījumu pēc tā produkta. Es skatos arī tāpēc mūsu pašu Valmieru mūžu šāls, kurš arī laikam sev, teiksim, tā kā tādu imīdžu šo te alu vairāk mucās un ar šo te vecā piesitienu, tad tas jau laikam arī atgriežās. Kā es teicu, jebkuram latvietim gribētos uz jāņiem tomēr to muciņu, nevis. Un paldies, ka ir Valmieru mūžu salas, kas arī ceļ gaismā šo procesu, un tomēr, ir viena niansīta, kad Eiropa ne ļoti stimulē to, kad bišķiņi uzskata, kad tur ir tās normas, kad alus mucās īsti, koka mucās īsti. Ir kaut kādas Eiropas regulas, kad, jā, kas... Un no vienas puses ļoti dīvaini, kad vācieši to drīkst darīt, un viņi kā spļauj tam visam virsū, bet tās prasības pret citām valstīm ir stingrākas. Vai tiešām ir tādas prasības? Lielās alus darītājs tāpēc arī nepilda koka mucās, jo viņa pēc tiem reglamentiem skaitās vienreizējā tara. Tas nozīmē, ka tā muca būtu pēc vienreizējā, jā. Cik es saprotu, tas ir saistīts ar tīrības tiem pasākumiem, kad tur nevar gluži tais viņu līnijās tur nodezinficēt. Tāpēc ir jautājums, kāpēc latvieši vēl nav izmiruši, viņiem sen vajadzēja būt beigtiem visiem. Jā. Atkal viens no mūsu paradoksiem saistībā ar Eiropu. Tieši tā, ja kaut kas ir izdomāts tāda regula, tad mēs jau būsim tie, kas ar visām četrām, mums tas ir jāievēro. Jā. Ja meistars strādā mēlu muti no rīta līdz vakaram, tad 2 dienās tas ir tā knapi. Ja to dara tiešām ar visu tikai ar rokas instrumentiem. Tāda vidēja muca, bet tāda muca kā mums aiz muguras. Tā drusciņi ilgāk. Tā grūti pateikt. Jānāk tad parādīt. Varam nākt tuvāk. Visi labi atceramies vecos labos Krievu laikus, kad bija kvasa mucas, dzeltenes ar kvasu un alu uz ielām tirgošanai. Tā kā šobrīd prasības ir citas un, pat taisno no tādām mucām vairs neko nelē, tad šis ir izdomāts un uztaisīts tādā veidā, kad, ja mēs redzam no šīs puses ir durtiņas, kuras muki alus tirgotāji var salikt iekšā savus dzesētājus un kegus, kega tipa mucas.
Nu, un otrā... Tas mākslīgās mucas. Nu, ne mākslīgās, tās, kas iet bāros visur, kas iet caur dzesētāju. Un tad vienkārši otrā galā var uzlikt to viņu krānu, kas ir. Nu, viņš šobrīd te nav. Nu, tieši tā, jā, bet vizuāli tas skats būtu pilnīgi savādāks, jā, nekā tur no kaut kāda parasta tur kioskiņa vai no kā. Domāju, ka noiets būtu stipri lielāks. Pārvārīt viņu nevar to mucu? Nu, pārvārīt īsti nevar. Nu, ja pa ātru izņem, tad viņš var lūst un neiet. Var jau būt, ka šitai ar kāds salūzīs. Es jau tik tā stāstu, ka nekad. Jo, reizēm ir, ka kāds dēlīts salūst, tad atkal vienu lieku uztaisa un no tās tad pēc tam nomaina. Muca ir noslēpusies. Reku uzpeldēja. Nu, un tagad žigli. Palaižam višķiņu apakaļ. Tagad, teiksim, viņa pēc šī te procesa, tad, kā mēs runājām, viņa kādu laiku. Pēc šī procesa mēs jau viņu dedzināsim. Jā. Tagad, kad viņa būs savilkta, tad iekšpusīte ir jāizdedzina. Un tas jau ir ļoti atbildīgs process, jo, ja to neizdara, tad tā forma neturās. Viņam tas spriegums saglabājās un tas dēlīts, viņam tendence iet apakaļ. Tā dedzināšana kūt pēc tās vārīšanas? Jā. Nu, un tur aptuveni kaut kāds knips, kas jāzina pie tās dedzināšanas. Vai vienkārši tā? Galvenais ir to izdarīt, jo godīgi izstāstīšu, ka mums pašā sākumā arī bija liels pasūtījums, vajadzēja 100 mucas fiksi uztaisīt. Nu, un tad, kā jau jaunie gurķi, davai taisam, davai to dedzināšanu, ietaupīsim laiku, nededzināsim. Un tad rezultātā bija tā, ka tās muciņas visas viena pēc otru pēc tam lūza, jo tas spriegums saglabāja. Pašiem pēc tam ir stipri grūtāk strādāt, jo viņai visu laiku tas spriegums ir. Tu noņem stīpu, tagad liekot dibenu, piemēram, iekšā, ja? Viņš uzreiz atverās vaļā. Ja? Būtiskākais ir izkarsēt to mucu tā, lai cauri jau jūt siltumu, jo tas tad noņem to spriegumu. Viņai vairs nav pēc tam vēlme iet apakaļ. Kad jums ir tas ražas laiks, kad visvairāk pasūtās muciņas? Tas ir kaut kur pirms Līgo svētkiem? Protams. Tad mēs tā kā zīdaiņi sajaucam dienu ar nakti. Pārceļamies gulēt uz šejienu. Un katru gadu, ar katru gadu taisa vairāk un vairāk, bet nekad nepietiek. Vienmēr pēdējie datumi ir tādi, ka cilvēki, kuriem nav sakars, ar to viņi 22. izdomā, ka nebūtu slikti iegādāties mucu, bet priekš mums tas sen jau ir beidzies, jo praktiski, ja kāds grib mucu, tad mums saraksts sāk veidoties jau no janvāra. Lielie pasūtītāji jau zina, tie jau mārts, tad jau vēl ir iespēja, kad var lielās partijas vairs nepaspēt. Tā kā galīgi sāk rakšķiet, tad gāž ārā un dzēš nost. Vienreiz mēs esam spārdījuši pagalmu degošu mucu, kas bišķi pa daudz aizdegās. Šitā būs laba. Mucu botra, jātiek? Jā. Mēs tagad iedosim mucām uzpīpēt. Vēl jau man nevajag. Kāpēc tas tiek darīts tieši tā? Tāpēc, ka ne ar ko citu to nevar izdarīt. Ir tā, kad izurbjot tikai to caurumu, tas koks ir
koks ir slidens. Viņš ir ciets, un tā tapa vienkārši neturēsies iekšā. Izdedzinot šo konusu, pirmkārt tas caurums jau ir tapas konusa formā, un otrkārt tā apdegusī kārtiņa stipri lielāka berze viņai ir. Un to tapu, kad iedzen, viņa nenāk ārā. Mēs ieliekam tapiņu, knapi piesitam, praktiski bez spēka, ja, un viss, un viņš turās jau ritīgi iekšā, ja. Cik vispār šobrīd Latvijā, jūs esat, noteikti jau zināt savus amatbrāļus, cik daudz jūs vispār Latvijā esat mucinieki? Tādi redzami, dzirdami, ap 5 varētu būt. Ir Smiltenē, Mednis un tad ir Sumeraks. Bet tie jau visi ir viengados? Ne visi. Mēs pat, ja teiksim, jūs izņemot, bet vai, teiksim, arī tādi, tā, lai saka, gados jaunāki vīri apgūst šo amatu, vai tas neies zudībā? Es domāju, ka noteikti neies zudībā, jo cilvēkiem interesi par to ir. Mēs visu darām tā, lai šeit no nākošā gada būtu arī iespēja pašiem braukt, skatīties, mācīties, apgūt. Man aug arī jaunā paudze. Šis ir viens, otrs vēl ir skolā, un mazais arī, kuram ļoti interesē šīs lietas visas, un tā kā no mūsu puses tiešām tas noteikti neies zudībā. Cik gadu vecumā tu sāki ar mucām, kā lai saka, sāki mucas gatavo? Neatceros. Tētim es palīdzējis vienmēr, tā kā mazais brālis arī. Tagad tāds maziņš, arī es vienmēr esmu tā palīdzējis pa bišķiņam, katru reizi vien vairāk, un katru reizi kaut kādu jaunu instrumentu tiec, jauns azarts, jaunas iespējas kaut ko dari, un pamazām apgūst visu. Mēs jau ar tēti runājam, ka tev varētu būt tāda kā mucnieku dinastija, bet es gatavs tam? Jā. Tāpēc arī esmu priecīgs, ka var palīdzēt arī. Un tas, ko tēvs ir visu dzīvi veidojis, ka es to varēšu turpināt, ka tas nepazudīs. Tu arī būsi mucinieks? Jā. Īstenībā esmu ļoti lepns par to, kad vecākam dēlam uzdodot jautājumu, kad tad tu muksi uz ārzemēm, viņš atbild nemukšu. Jo, tiešām būtu prieks, un patiesībā jau nekur nav tik labi kā mājās, un tas mīts, kad kaut kur citur zāle ir zaļāka un kaut kas ir labāks, ir savi plusi un savi mīnusi, un katrā ziņā, ja tu esi amatnieks un māki savu darbu, tu vienmēr nopelnīsi maizītei arī šeit. Jā, varbūt tu nebūsi tur super bagāts, bet pārticis, izticis tu būsi vienmēr. Tā kā neuzskat, ka tāpēc jāskrien kaut kur pasaulē laimi meklēt. Pazāģēt pie, iedod gatim fuksīti un dēlīti. Mēs piespiedīsim tev ar spīlīti, lai tev stiprāk turās tas koks. Mēs nevarēs rādīt bērnu tiesību aizstāvi. Lai viņi iet bekot. Ko dara? Tas labāk. Lai viņš dara un lai viņš neskrien. Tev pašam no tā zāģa nav baila, ka tu var kaut kur iezāģēt? Es kādreiz pirkstā iezāģēs, un neesi? Esmu. Protams, ka jāskatās līdzi un jāmāca, ko var, ko nevar, ko var tagad, ko nevar tagad, ko paaugsies varēsi vēl vairāk, ja. Teiksim, tā bez kontrolas to noteikti nevar atļaut. Katrs ir ļoti centīgs, un es pilnībā esmu pārliecināts, ka viņš to turpinās, jo katru dienu, kad ir mājās no bērndāras, tad viņam vajag uz darbnīcu, un viņš vienmēr ir šeit klāt un visu noskatās un palīdz. Bet tas tēva gandarījums un lepnums arī par to, ja dēli abi var pateikt, ka viņi ir gatavi turpināt šo amatu. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, un tiešām es ar to lepojos.